Torti Cielaviņa apvīja daudz noslēpumu. Tās priekštece ir padomju laikos ražotā torte Draudzība. Nosaukums Cielaviņa parādījās 70. gados, taču precīzs datums nav saglabājies. Arī pieredzējusī konditore Dzintra šokolādes riekstu un bezē burvību iepazina ar vārdu Draudzība. Tas bija 71. gadā, kad māsiņa beidz vidusskolu, un tā bija mums tā, ka viņa nopirka tortu Draudzību par 3,50 rubļiem, bet tad viņa bija bez noformējuma, bija tikai tā redalīta uztaisīta, ja? Un tas mums bija kaut kas. Gāja laiks, cilvēki mainījās, bet Cielaviņa palika mūžam jauna. Torte Cielaviņa gāja gaitā nav mainījusies, jo Stingrs ražo pēc tām pašām receptūrām, kā ražoja 20, 30 gadus atpakaļ. Tur ir sviests, tur ir rieksti, tur ir šokolāde, lietas, kuras cilvēkiem garšo. Staburadzes konditori ikdienā strādā ar dažādām tortēm, bet Cielaviņas pagatavošanu apguvuši visi, jo akciju un svētku laikā brūno našķi ražo visi. Cilvēki to pērk atkal un atkal. Es domāju, ka Latvijā nav tādas ģimenes, kurā nepazīst torti Cielaviņu, un droši vien tās asociācijas un zīmols varbūt ir tas, kas nosaka izvēli ēst šo te Cielaviņu. Tad, kad es taisu tās tortes, un es tiešām domāju, ka tas cilvēks uzliks tos mani izstrādājumu uz galdu, un tad tie viņam ir tā svētki, ja? Ja man savulaik meistars mācīja, viņa teica, aizmirst visu, un saka, par savām nedēļām, un ja tu kāp cehā iekšā, ja, tad tu strādā un tu domā tikai par darbu, un neaizmirst, ka tu katru izstrādājumu cilvēkam tie ir svētki. Tiešām labi sajūta, ka tu dari to darbu, kas cilvēkiem ir vajadzīgs. Kad bērni bija mazi, Dzintra bija konditore 24 stundas diennaktī, gan darbā, gan mājās. Man ir vārīto kremu uz zemenēm, man ir biezpienu torte, arī ar zemenēm, kas man ir vasarā, ja? Un to man ir Napoleons. Bet pēc manas receptes taisa Napoleons. Kur dēls, protams, ir pārņēmis. Tagad dēls to taisa. Es vairāk neesmu, viņam atdevu grožus viņa rokās. Tomēr arī ārpus darba laika Dzintras domas bieži vien ir pie Cielaviņas, iepērkoties veikalā un vērojot, kādas tortes izvēles pircēji. Tiešām ir interesi tur noiet gar to vitrīnu, un tu paskaties, kā viņi izskatās. Ja man savulaik meistara mācīja, viņa teica, viena lieta ir uztaisīt torti, bet otra lieta izēja ārā no veikala, no vitrīnas puses, no pircēja puses, pasties, kādi ir tavs izstrādājums. Tā ir liela atbildība, jo tortē ir jāsaglabā tā nemainīgā kvalitāte, un lai tiešām cilvēki nejustos vīlušies viņu nopērkot. Tā ir klasiskā vērtība, tāpat kā rupmaize, tāpat kā saldskamais, tāpat kā mūsu krējums, tāpat kā mūsu biezpienas. Tas ir kaut kas latviešu. Un kas jums nāk prātā dzirdot vārdu Cielaviņa? Putniņš vai torte? Ilva Everta, Renārs Muskars, Tautas balss.